Labdien! Labdien! Prieks jūs atkal redzēt, lūdzu. Viena no visbiežāk sastopamajām saslimšanām ir kāju vēju varikoze. Ar to slimo katra 4. sieviete un katrs 5. vīrietis. Varikoze veicina neveselīgs dzīvesveids un visbiežāk ar to saslimst profesijās, kur smags fizisks darbs, piemēram, pavāri, frizieri un autovadītāji. Riska grupa esot arī tie, kas daudz sēž pie datora un televizora. Viens no labākajiem flebologiem Latvijā ir ārsts Uldis Mauriņš. Latvija ir viens no tādiem pionieriem šajā ziņā, un tur atkal ir daudz ko ir palīdzējusi tā situācija, mūsu lokālā situācija. Tātad mēs esam bijuši vieni no tiem, kas ne tikai varbūt sākuši vienu no pirmajiem veikt šīs operācijas, bet arī šo attīstību virzījuši. Un šobrīd tā tehnoloģija, ko mēs pielietojam, tā ir arī starptautiski tiek atzīta kā vislabākā tehnoloģija vēju problēmu risināšanā. Viņi ir izstrādāti šeit Latvijā, un tas protokols ir arī izstrādāts šeit. Šis tas jaunā parauga lāzera vats, kur enerģija ir šāda cirkulāra veido apli. Šobrīd mēs īstenībā panākam to, ka mēs vējas sieniņu izvāram. Pēc tam caur maziem milimetru gariem griezieniem mēs izņemsim laukā šīs te jau paplašinātos vēju zarus. Ja tādi pacienti netiek ārstēti saulaicīgi, tad viņi, protams, ka tas nenotiek uzreiz, tas notiek pakāpeniski, viņi nonāk ar vien smagākās varikozes formās un parasti tas beidzās kaut kur, teiksim, 50, 60, 70 gadu vecumā ar nedzīstošām trofiskām čūlām, un tad jau viņi nāk ar ļoti ielaistām varikozes formām. Jāņem vērā arī to, ka tagad jau gan izvēl 3 gadus jau vēju operācijas valsts slimnīcās netiek apmaksātas. Tad tagad mums paliek vēl izņemt šos te paplašinātos zariņus laukā, kas ir miniflebektomijas, ir ķirurģiskais etaps. Protams, agrāk tie bija 2 griezieni, cirkstiem pie potītes, un tā vēja tika izrauta laukā. Tā operācija šobrīd ir jau 103 gadu tā veca tehnoloģija, viņa tiek pielietot joprojām. Tas bija tikko operēja Baltkrievijā, un tad tur ir interesanti, ka tur joprojām pēc vēja operācijas, tā kā agrāk bija 10 dienas pacienti atrodās slimnīcā. Un pie tam viņam sakarā ar to, ka tā operācija veikta traumatiski, tā kā to darīja pirms varbūt 100 gadiem, tad viņam, protams, ir arī liels sāpes, un viņš tiešām jāatsāpeņo. Zināmā mērā to ir valsts stimulējusi sakarā ar to, ka viņi neapmaksāja to. Mums bija jāizveido metode, kas atbilst tām starptautiskajām šobrīd prasībām, bet vienlaicīgi, ka mēs varam padarīt viņu pacientiem ļoti pieejamu. Un tā rezultātā mēs esam ļoti tālu aizgājuši tieši visās šajās metodēs un viņu pielietojumā šeit uz vietas, padarot pie tam to pa ļoti pieejamu cilvēkiem. Kā jūs jūtaties? Pagaidām ļoti labi. Nu, burvīgi.